Esiet sveicināti jaunajā podkāstā, citā laika zonā. Es esmu Valters, šie ir mani kolēģi Gustavs un Dāvis. Un mēs taisām jaunu podkāstu. Urā! Lielisks Kolēģi! intro. Nu, Fantastiski. jā, nu, lūdzu, ņem pa labi. Jā, nu, Gustav, par ko mēs šodien runāsim? Parunāsim par lielo basketbolu otru pusdīķim. Sākušies ir NBA playoff. Un ieskicēsim arī, kas notiek Eiropā. Un parunāsim vienkārši par playoff basketbolu, mūsu prognozēm un domām un hoteikiem. Jā, kaut kā tā. Tā, kas ir tavs hoteiks? Uzreiz vērsim pie ragiem. Uh, Runājot par basketbolu otru pusi okeāna. Oh, yeah. Mans hoteiks ir, ka Oklahoma City Thunder netiks finālā. Vai tas ir hoteiks? Tas, manuprāt, ir diezgan liels hoteiks, ņemot vērā, ka viņi uzvarēja tikko 68 spēles. Vienkārši es neticu. Es zinu, ka, piemēram, KD un Vezruka un Hārdena OKC Thunder 12. gadā uzvarēja ļoti, ļoti jaunu rosteru. Bet es kaut kā neticu. Es ticu šajiem, es neticu pārējiem. Teiksim tā, es domāju, ka konferences finālā viņas apstādinās, vai nu tie būs Lakers, vai arī tā būs Golden State, vai arī otrajā raundā viņas apstādinās pasaulē labākais spēlētājs Nikolai Jokic. Jā, nu varbūt tās tad arī ņemam galveno tēmu un braucam cauri visām sērijām. Un tad arī izkristalizēsies mūsu hoteiki. Tiksim skaidrībā pie kaut kādiem varbūt tās pārsteigumiem, skaidrībām, neskaidrībām. Jā, nu tad pirmā sērija - Cleveland pret Miami Heat. Jūsu domas, kungi? 4-0. Tur, man liekas, ka šī ir tā tēma, par ko mēs varam liek nerunāt. Es neredzu, nevaru iedomāties, ka Hīti aizķerās vienreiz, jo viņiem vienkārši nav ar ko ieķerties, iekosties. Jā, tāds ir, it kā mēs šo būtu jau runājuši vienreiz. Bet es teikšu, ka es teikšu, ka es tikko noklausījos podkāstu, kurš man mainīja domas. Saistībā ar to, ka Hīti ārkārtīgi aizsilās savā plēņa spēlē pret Čikāgu, ir īpaši Tālers Hero. Ārkārtīgi aizsilās pret Čikāgu, kā arī Bens Vadebajo plēņa spēlēs ārkārtīgi labi spēlēja aizsardzībā. Līdz ar to es domāju, ka sērija nebūs tuvu, izņemot vienu spēli. To vienu spēli uzvarēs Miami, bet beigsies sērija 4-1. Jā, Jāatcerās, ka. Nu. Tu vari turpināt, es pēc tam savu prognozi iedošu. Ne, es vienkārši gribēju pateikt, ka jāatcerās, ka Miami šo sezonu uzvarēja 37 spēles. Un viņi spēlē pret Cleveland, kur ir krietni labāka komanda. Līdz ar to es, nē, nu labi, varbūt viena. Nu, nē, 4-0. Tur ir 4-0. Jā, es piekrītu Valtram, ka tur es vispār neredzu nekādas variantus. Tā kā vairs nav tas Miami Heat, kuri bija ar Jimmy Butleru, kurš vienpersoniski varēja aizvest komandu vismaz līdz vienai uzvarai, un viņš to varēja izdarīt arī citā līmenī, ievest finālā, kā bija burbuļu gadā, piemēram. Bet jā, es domāju, ka mēs varam lieki nekavēties pie šīs sērijas, varam iet tālāk. Nu, jā, protams, 4-0 vai 4-1 palielināt nav starpības. Tā sērija jau ir noskaidrota. Indiāna pret Milvakiem. Te jau sāk palika interesantāk. Jā, es domāju, ka Indiāna uztaisīs pārsteigumu. Ne pārsteigumu tādā ziņā, ka bija 4. vietā un Milwaukee 5. bet tāpat viņiem ir lielāka pieredze. Ir bijuši čempioni lielākā, ne lielākā daļa, bet spēlētāji no tās komandas. Jā, bet es kaut kā ticu Pacers tam ātriem basketbolam. Viņiem ir tādi džeki, kur spēlē abos galos labi.
ir ko nolikt pretī Janim Sjakams vai Tērners, piemēram. Man liekas, ka kaut kas pietrūks Milwaukee, un viens Jānis nevarēs viņus aizvest šoreiz pāri pirmajai kārtai. Jā, nu, nezinu, man ir cits viedoklis. Es esmu 7 spēlēs uz bakiem likt savu naudu, ja man tāds būtu. Un, jā, man liekas, ka tomēr Jānis ir diezgan labs un nu, ļoti labs. Un nāks vēl Lillards atpakaļ. Šobrīd ir 1-0, protams, Paceriem, bet tas bija man šeit tāds mazliet negadījums, ka tik ļoti viņi uzvarēja Milvokus. Un es esmu diezgan drošs, ka Baks tomēr ar pieredzi paņems. Jā, es piekritīšu Valčam. Jānis ir Jānis, Deims ir Deims. Un Kāls Kuzma vēlreiz neuzmetīs 0,9 vai 0,10 vai cik viņš tur uzmet pirmajā spēlē, kur viņš palielam skrēja cross. Līdz ar to es nekad neesmu ticējis pēc īsti līdz galam, pat tad, kad viņi nokļuva līdz konferences finālam pāris gadus atpakaļ. Vai pagājušajā gadā, vai kad tas bija? Pagājušajā gadā, jā, sorry. Bet, jā, es domāju, ka Baki 6 spēlēs Jānis ir neapsēdināms šo zonu, un pārējai komandai ir vienkārši jāpalīdz. Un, piemēram, Deims pilnīgi izsalcis pēc savu pirmā čempiona titula noteikti nebombžosies plēfos. Labs vārds, jā. Izcils. Jā, bet jāpasaka kāds hoteiks. Tad es domāju, ka šī būs pēdējā sērija, kurā mēs redzēsim Jāni Antetokounmpo Milwaukee kreklā. Viņš būs, viņam būs gana tie zaudējumi, tie sliktie lēmumi komandas front office darbiniekos, kad aiztreido Middletonu par Kuzmu, piemēram. Jā, šī būs pēdējā sērija Jānim Milvokos. Lūk tā. Mikdrop. Jā, nu, neticam, ka es klausos šo. Tas ir tiešām kāds, ja to būtu stāstījis kaut kad vienreiz. Bet, jā, nē, es neatkārtošos. Es teikšu, ka tā nenotiks, jo viņi jau uzreiz vienreiz tituli ir. Un es neticu, ka viņš pamatīs to komandu. Bet labi, tā ir cita tēma. Tā kā es domāju, ka mēs pat varētu braukt tālāk. Ir vēl 6 sērijas, viena par otru interesantāka. Un viena no tām ir New York Knicks pret Detroit Pistons. Un es uzreiz arī paturpināšu, ka es esmu no visām sērijām pārliecinātāks, ka šeit būs 7 spēles. Jo, kad mēs ierakstām šo ierakstu, ir 1-1 sērijā, un Pistona ir atgriezusies tādu 90. basketbolu, tādu volejbolu mazliet. Un tomēr viņi zaudēs 7. spēlē Ņujorkai tādas pieredzes trūkuma dēļ. Jo, lai arī cik ļoti labs ir Cunninghams, es domāju, ka Ņujorka paņems grožu savās rokās un 7. spēli mājās uzvarēs. Halo! Vai jums ir arī viedoklis šo sēriju? Jā, man ir viedoklis. Es vienkārši domāju, varbūt Gustavs. Bet Niks 6 spēlēs. Viņi ir pieredzējušāki. Viņi ir labāki. Vairāk labu spēlētāju starp pieciniekā nekā Detroitē. Un palielam tikai viņam starp piecinieku vajag. Tāpēc Toms Tibodo nespēlē vairāk ar 6. Un jā, es nezinu, šis nav Pistonu gads, lai kaut ko izdarītu vērienīgi. Tas, ka viņi nokļuva plēfos, tas jau ir gan vērienīgi, ņemot vērā pēdējos 5 gadus, 7, kopš Blake Griffina laikiem, kad bija absolūti sausuma periods un absolūti nekas nenotika Detroitā. Līdz ar to es domāju, ka šis ir forši būs papriecāties par to, ka beidzot ir playoff sērija, bet tā playoff sērija vilka 6 spēles un beigās nesekmīgi Detroitā. Jā, nu, jāpiekrīt jums.
Ņujorka ir ļoti labs starpnieks, un man liekas, ka tā meistarība viņiem ļaus tomēr pārvarēt to Pistons stingro aizsardzību. Bet man liekas, ka viņi tāpat nav sasnieguši savus griestus Ņujorkā. Ar tādu sastāvu viņiem noteikti būtu jāspēlē labāk. Tāpēc es iedošu sērijā 4-2, ka Ņujorka uzvarēs. Pistons izmantos to, ka nespēlē varbūt izcili Ņujorka, bet paņems uz meistarību un pieredzītu šoreiz. Un tomēr šī būtu tā sērija, kur es arī nebrīnītos, ja Pistons tomēr beigās nolaustu Ņujorku. Jo ar katru spēli, tas, ko Dāvis savā ziņā jau pateica, Jums varbūt nezinu, bet Ņujorkas treneris Tibodā mīl izmantot savus sākuma sastāvu spēlētājus visus 48 minūtes. Citreiz pat tik daudz, un līdz ar to ar katru spēli priekšrocība arī vairāk parādīsies jaunajiem Pistons džekiem. Līdz ar to tur būs tuvu, un es arī nebrīnītos, ja Detroit uzvarētu. Tā kā, labi, droši vien braucam tālāk. Nākamā sērija ir Celtics ar Magic un Gustav, tavs minējums. Te bez variantiem. 4-0 Bostonai. Es skatoties pirmo spēli, pirmais puslaiks īpaši bija Bostonā spēlēja diezgan slikti, bet ar visu to viņi visu laiku bija vadībā. Tā kā kontrolēja to spēli, un otrā puslaikā ieslēdzās Vaits, samet trojkas, Pričards samet trojkas. Tur es neredzu nekādas variantus Orlando šajā sērijā. Lai arī viņi visi ir, tā visa komanda ir būvēta tāda gara, atletiska, uz labu aizsardzību tendēta. Man liekas, ka viņi nav tik labi, lai apturētu 5 džekus plus Pričardu. Un nekāda varianta 4-0. Jā. Es piekrītu, ka Bostonā dominēs. Tāpat kā Cleveland sērija, tur viss nolemts. Bet es arī domāju, ka būs viena Franča Vāgnera, Slipsvītra, Paulo Bankero spēle, kur viens no viņiem vai abi divi izšķirs to spēles likteni un beigsies 4-1 sērija. Teiksim. Lai Magic uzvarētu to vienu spēli, viņiem nepietiks ar slīpsvītru starp šiem spēlētājiem. Viņiem vajag abus. Bet tie ir absolūti griezti. Man arī ir ierakstīts 4-0. Es neticu Orlando piedevām Celtic uzvarēju šo spēli trietā pa lielam. Porziņš un Teizums lielos vilcienos runājot nebija savā labākajā. Līdz ar to es neticu vispār par maģiskajiem. Tā kā jā, no manis 4-0. Otrs zars. Mēs varējām parunāt par Porziņu lomu šajā sērijā. Stāsti. Man liekas, ka ļoti neparocīga komanda viņam pretī nākus, jo tas Jonatans Aizaks, kad viņš sēdz, viņš īsti nevar viņu iespiest kājās. Tā kā 1-1 apspēlēt no perimetra arī grūti. Un plus tas, ka viņi arī mainās pie visiem blokiem, un viņi visi ir lieli. Tā kā nav parasti Porziņš izmanto postā spēlētājus mazākus, un tur tos punktus iegūst. Tad šajā sērijā tās auguma atšķirības un spēka atšķirības nav tik lielas. Tāpēc mēs arī redzējām, ka pirmajā spēlē viņam bija 4 punkti, ja nemaldos. Man liekas, ka grūti šī sērija būs, bet cerams, ka būs pie labas veselības un tad jau turpmāk dominēs. Bet varam iet tālāk, jā. Thunder Grizzlies. Jā. Thunder, ja Grizzlyiem, no manis arī 4-0. Atkal OKC. Es neredzu Memphisu pat uzvaram spēli šajā sērijā. Maksimums vienu, bet Oklahoma ir pārāk laba šobrīd. Priekš pirmās kārtas. Es nezinu, ko pārāk baigi pesimistiski noskaņotas. Visur liek 4-0, 4-0, 4-0. Šeit Oklahoma uzvarēs. Īsti nav variants. Tas būs lielākais fiasko pēdējos 10 gados. Viņi zaudēs. Bet es domāju, Memphis aizķersies 2 spēles. Uzvarēs varbūt pat 2 spēles, jo
Galu galā tas sastāvs viņiem nav tik slikts. Spēlētāji īpaši sezonas beigās viņiem nespēlē nemaz tik slikti. Protams, tas, ka atlaid galvenā treneri Jenkins, tas īsti nenāca par labu. Tik vēl sezonā. Bet tīri uz kaut kādu talantu, tīri uz džā eksplozivitāti, tīri uz Jarena Jacksona talantu un uz pārējiem. Es domāju, ka viņi var uzvarēt 1 līdz 2 spēlēm. Līdz ar to es teikšu, Oklahoma 5, Oklahoma 6. Palielam nav nozīmes. Oklahoma uzvarēs, bet Memphis kaut ko pasparosies pretī. Kur palika tas talants pirmajā spēlē? Nu, visiem gadās. Gadās slikts spēles. Okay. Nu, es Tur teikšu, gadījās ļoti slikta spēle. Jā. tur, jā, briesmīgi. Nu, es teikšu, ka Nā, 4-0. Turpin jā. droši, man nav vairs Kuri komentāru par šo sēriju. Memphis vai Oklahoma 4-0? Nu, es teikšu šoreiz Oklahoma. Jā, nezinu. Es piekrītu, 4-0 tas ir absolūti godīgi, lai arī cik dāvs spraigāt, ka mēs esam garlaicīgi. Man šī ir pēdējā sērija 4-0, un es neredzu Memphis uzvaram kaut ko. Un tagad ir absolūti labākā, fantastiskākā un neticamākā sērija, kas šobrīd ir. Arī šobrīd 1-1 sērijā un Nuggets ar Clipperiem. Nu, Dāvi, izpaudies. Pirmkārt, es pielikšu mikrofonu tuvāk, lai jūs tiešām saklausītu. Vai Lenards ir slims cilvēks? Viņš ir slims galvā, viņš ir slims basketbola laukumā. Viņš nav īsts, viņš nav reāls, viņš ir robots. Un pat ar visu to, ka viņš ir robots, starpās ņem Nikola Jokiču. Pār jebkam, kas ir Clipperos, pār Hārdenam, pār Zubačam, pār Derikam Jonesam junioram. Vienalga, es domāju, ka uzvarēs tā komanda, kur ir labākais spēlētājs, un labākajiem spēlētājiem ir palīdzība, lai varbūt tā neizskatījās otrajā playoff sērijas spēlē. Bet ir Murejs, kurš mēdz eksplodēt playoffos. Ir Maikls Porters juniors, kurš joprojām nav izšāvis, kurš joprojām nav izskatās uzķēris to playoff ritmu. Un viņiem ir Nikola Jokič. Līdz ar to Denver 7, Denver 6. Nu, tad 6 vai 7. 7. Lai interesantāk, lai garāk sērija. Gustav. Jā, nu, es nepiekritīšu Dāvim. Ja viņš teica, ka viņš ņem Jokiču pāri visiem, tad es ņemu labāku komandu. Un tā ir Clippers. Es domāju, ka viņiem ir garāks soliņš, meistarīgāks soliņš, meistarīgāks spēlētāji apkārt līderiem. Un Kavaji un Hārdens viņi ir veseli. Viņi var aizvest šo komandu tālu. Jo viņi ir 2 spēlētāji ar lielu talantu uzbrukumā, nu, Kavaji arī aizsardzībā. Un pārējie ir tādi melnā darba darītāji. Tur Nikolā Batums aizskries savāks ofensīvu reboundu un pēc tam nenolaižot bumbu, iemetīs no stūra trojku pāri rokām. Un tā džeki tur ir pilns sastāvs. Toties Denverai ir DeAndre Jordans spēlē, Russells Westbrooks daudz spēlē. Un nav tas dziļums, man liekas, ka pietrūks talanta. Jo Jokiču apturēs pa 2 vai 3 un ļaus izpausties pārējiem kungiem laukumā. Tāpēc saku, Clippers 7 spēlēs. Jā, es ļoti daudz kur varētu piekrist Gustavam. Vienīgais, man ir 6 spēlēs, jo es tā spēle mājās, Losandželosā. Tā tomēr ir priekšrocība. Un, jā, mēs ar Gustavu kopā skatījāmies spēli, un es jau Džekiem īstenībā pirms tam stāstīju, ka tas ir tā kā ļoti fascinējoši, kā Clippers spēlē tieši aizsardzībā. Jo viņi vienkārši iet pa 2 virsū. Viņi kāpjas no Westbrooka, atļauj viņam mest, jo viņi zina, ka tas ir tas, ko viņi var atdot. Līdz ar to ir patīkami skatīties, kā viņi ņem no to bumbu Jokičam un
un Marējam, un gala beigās otro spēli viņi ar to arī uzvarēja. Jokic kļūdījās, Jokic netrāpīja, un sērijā ir 1-1 braucot Jā, bet, uz Angeles. lai uzvarētu otro sēriju, vajadzēja gandrīz perfektu Kavaju izspēli. Cik tādas viņiem ir iekšā šajā sērijā? Jā, viņš ir robots, taču vēlreiz viņš neuzvarēs 14, 19. Un vēlreiz Jokic Jā. neiemetīs mazāk par tricāru. Bet vai Līdz ar to- Jā, Westbrooks, varbūt. bet vai Westbrooks iemetīs 50% trīspunktu metienus vēl vienreiz? Bet Varbūt viņam nav viņš jāiemet uzmetīs. 50. Viņš var iemest 2-6. Ar to der, viņš var iekatot pāris reizes. Viņš var nokasēties bez bumbas, viņš var noskatīt aizsardzību. Viņam ir labākais spēlētājs pasaulē, komandā. Viņam ir viens no labākajiem šūteriem pasaulē. Lai arī pašlaik tā neizskatās, bet Maikls Porters juniors absolūti ir fantastisks šūters. Un viņam ir Džamāls Murejs, kurš vienkārši izdomās, hei, dāj, es gribu spēlēt tā kā Donovans Mičels, Prāmā, kas tagad, un iemetīs 40, iemetīs 35. Jā, jā, tāpēc es sāku 7. Es nesaku, ka Nugget ir slikta komanda, vai es nesaku, ka pat Clippers varbūt ir labāka, bet arī savā ziņā uz šo brīdi skatoties, ir jau 1-1 un ir spēles priekšrocībā Losandželosai piedāvām Nuggetiem. Es saprotu, garderobu šobrīd mazliet smird. Treneris atlaida, tur kaut kāds nesaprašanās. Es nezinu, man liekas, ka es šoreiz nostājos, neticam, ka es to saku, bet es nostājos Hārdena pusē. Man liekas, ka Clipperi viņi uzvarēs. Viņiem ir dziļums, tā kā Gustavs teica. Bet Man, lai notiek otrādāk, man nav iebildumu. man bija jautājums, cik lielu svaru jūs liekat tam, ka tikko viņi atlaida Maiku Malone, tikko atlaida arī, ja nemaldos, ģenerālmenedžeru. Cik liela nozīme tam ir tajā, cik labi Denver performēs šajos playoffs? Es pat nezinu. Man liekas, ka tas var iedot arī tā kā pozitīvu to boostu komandai. Kad, nezinu, jāsaņemās vai jādara labāk savs darbs. Vai jebkas, jo tas asistents treneris tāpat jau nav muļķis, un viņš zina taktikas un zina visu. Nav tā, ka viņš pirmo dienu ir basketbolā un tajā komandā. Nu, drīzāk tas, ka tur bija kaut kāds nesaskaņas ar Westbrooku, kad tika atlaists viens no tiem, es neatceros treneris vai tas oficiāls darbinieks, kurš uzticējās Westbrookam par daudz, tā cilvēku uzskatīja. Un, nu, varbūt tas var ietekmēt, ka tā publiski pasaka par spēlētāju komandas, bet citādāk es nezinu. Jā. Nu, katrā ziņā tad jau redzēsim. Jo, jo šī sērija solās būt šausmīgi interesanta. Un es domāju, ka es ļoti ceru, ka īstenībā būs visas 7 spēles. Jo ir ar lielu prieku un gandrību, ja vēl viņi ir agrā, to var nostīties. Un, jā, ir tā vērts. Labi, braucam tālāk, vai ir vēl kaut kas par šo sēriju? Braucam tālāk. Braucam tālāk. Los Angeles Lakers pret Timberwolves. Un es arī tad paturpināšu, ka esmu diezgan drošs, ka Los Angeles zaudēs. Ka Timberwolves ar savu sastāvu, saviem 8 spēlētājiem, jo playoffs, kā jau mēs zinām, ir nepieciešami 8 spēlētāji, un tā rotācija visām komandām ir diezgan līdzīga spēlētāju skaita ziņā. Un Minnesotai tas sastāvs ir diezgan. Varbūt tie uzvārdi neizklausās jaudīgi, bet viņi katrs zina, Džeks, savu lomu. Ja tev sastāvā bez startinga ir vēl divi Dženzo, Nācis Rīts un Aleksandrs Valkers, tad tev ir tā tad arī labs sākuma piecinieks. Un es pat domāju, ka Timberwolves var tālu tikt. Es to uzskatu par tādu playoff komandu, un tas, ka viņi ir sestie, neko nenozīmē. Arī tas, ka viņiem jāspēlē pret Lebronu un Dončiču, tas viņiem neko nemaisīs. Jā, nu, es to nepiekritīšu šoreiz. Es izvēlēšos Lakers un piedāvājumu 6 spēlēs. Pat nebūs 7 spēles. Manuprāt, kad pirmajā spēlē Timberwolves izšāva diezgan daudz no sevis, iemetot daudz 3 punktu metienus. Īpaši spēlētāji, kas nāca no soliņa, Divinčenzo, Rīts.
Nu, jānotur ir tā stabilitāte. Es neticu viņiem. Vēl mazāk es ticu viņu gariem spēlētājiem, kas ir starppieciniekā Džulsam Randlam un Goberam. Un pretī ir jāatgādina, ka Luka Dončičs, Lebrons Džeims, divi izcili spēlētāji, īpaši uzbrukumā. Un, jā, nu svarīgi ir lomas spēlētāji, lai viņi pavalk, iemet kādu metienu, nosedz. Un tad es ticu, ka divi tā šie kungi pavilks Lakers vismaz uz otro kārtu. Jā, es piekritīšu Gustavam. Es varu strīdēties, ka divi labākie spēlētāji ir Lakers formā, tērti šajā sērijā. Un, jā, tas dziļums minusā ir dziļāks, tomēr tā briljants, Lukas Dončičs briljants un Lebrons Džeims, kurš vienmēr ir līmenī, manuprāt, būs nedaudz par daudz Timberwolves aizsardzībai, Timberwolves uzbrukumam. Un piedāvājam trešo opciju Ausins Rīvs, kurš zina, ka viens no jums nav īsti liels fans Ausins Rīvs. Bet, manuprāt, viņš varētu būt tāds X-faktors, kurš noteikti pāris spēļu likteņus, jo varbūt Luka un Lebrons būs aptuveni vienādi ar Timberwolfiem, tomēr Rīvs būs tas, kurš pacels Lakers, pavirzīs bišķi tālāk un iemetīs tos 20, 25 punktus, teiksim, 3., 4. spēlē. Un būs tā trešā opcija, tas trešais playmakers, trešais punktu guvējs, kas vajadzīgs Lakeriem. Līdz ar to es saku Lakers 6. spēlēs. Ja tu man pazaudēji pie Ausins Rīvs, ir X faktors. Es vairs nedzirdēju tālāk nevienu vārdu. Labi, braucam tālāk, vai varbūt vēl kāds grib kaut ko par Ausinu Rīvsu labi pateikt, vai es nezinu. Viņš Nē, smuks. Viņš labs spēlētājs, jā. Bet ejam Ah, tālāk. ok. Tālāk mums ir sērijas pēdējā spēle. Pēdējā sērija. Sērijas pēdējā. Nu jā, jūs sapratāt. Rockets Golden State. No kurš Labi, grib? es iesākšu. Um, es domāju, ka šoreiz Golden State uz savu pieredzīti, uz kā arī 3 punktu metieniem, uz Jimmy Butler caurgājieniem, soda metieniem un Draymond Green piespēlēm izlīdīs cauri jaunajiem Rockets. Lai arī Rockets bija otrie pēc regulārās sezonas, ir otrie. Um, Kaut kas viņiem, manuprāt, pietrūks, jo nav tāds stabils līderis. Nu, ok, Šenguns, bet nav tie papildus spēki tik stabili, kas ir redzējuši jau playoff basketbolu. Un, tas, manuprāt, ka pietrūks viņiem. Tāpēc es saku Warriors 6 spēlēs. Es Man ir, piekritīšu. Džimijs Balters, Stefs Karijs, Draimonds Grīns. Tā playoff pieredze ir mežonīgi liela. Un kā arī es lielu uzsvaru lieku to, ka izklausās, un es arī, manuprāt, tā domāju, ka komanda, kurā ir vairāk labu spēlētāju, parasti uzvar playoff sērijas. Līdz ar to, manuprāt, Golden State ir vairāk augsta līmeņa spēlētāji. Tāpēc es saku, ka Golden State uzvarēs 6 spēlēs. jā, diezgan garlaicīgi. Jo man ir arī tāds pats identisks kā jums 6 spēlēs Golden State. Varbūt 7, varbūt 5. Nu, drīzāk 6. Jā, pieredze. Vien vārdu pieredze. Nu, tā. Ātri esam izskrējuši pirmai rindai cauri. Vai pirmai kārtai. Laiks otrai. Kur gan mums varētu atšķirties mazliet. Jā, mums atšķiras. Bet tas nav slikti. Tas nav slikti. Sākam no augšgala. Līdzīgi kā sākām pirms tam. Man ir Clevelanda un Milwaukee. Jums ir. Man ir ir arī Pacers. Cleveland un Milwaukee. Un tad mēs tā varētu sākt. Es joprojām esmu drošs, ka Cleveland uzvarēs. Cleveland pēc 4-0 pret Miami, es domāju, būs labi iekarsus, un viņi pārbrauks pāri arī Milwaukee 4-1 sērijā.
Jānis darīs daudz, Deims arī darīs daudz, bet tur arī uzvārdi beidzās. 2 sākuma sastāv Džeki. Var palikt uz nulēm, tad tu nevari uzvarēt spēli pēc sēriju. Tāpēc es diezgan droši lieku vēlreiz uz Cleveland. Es nebūšu tik drošs, bet es arī likšu uz Cleveland. Jo Clevelandā ir tā kā labākajā aizsardzības instrumenti, kāda vien iespējama, lai vismaz kaut cik apstādinātu Jānu. Tā kā Evans Moblīs un Jareds Alans. Ko tu vairāk gribi, lai nosādītu priekšā tādu mežonim, kurš vienkārši trauc groz apakšu un īsti nemāk mest kā Jānim. Un jā, Cleveland ir labāka komanda. Tā vienkārši ir vairāk labu spēlētāju, kā arī labāka aizsardzība. Līdz ar to Clevelanda 6 spēlēs. Es domāju, ka Jānis Lillards izvilks 2. Milwaukee tīpaši mājās, bet tāpat Clevelanda spēlēs konferences finālā. Īstenībā man liekas, ka pat tev nav tik ļoti svarīgi, ko tu liec Jānim priekšā, jo tā aizsardzība ir krietni vienāda. Pēc ka Jānis viņš vienkārši apšties jebkuru, un ir svarīgi, vai tu vari noņemt pārējiem to metienu. Un man liekas, ka Bakiem problēma būs nevis tas, ka Clevelandai būs labāka aizsardzība, bet tas, ka vienkārši Clevelandai būs labāks uzbrukums, jo Jānis izskrienot cauri visiem, viņš atmetoties, atskaitot Lillardam, viņam nav, kas regulāri gūst tos punktus apkārt. Kāls Kuzma. Ar to tur jau. Tad jau labāk, Alstins Rīvs. Jo Kuzma ir leģendāri. Tie ir leģendāri cipari. 20 minūtēs 5 barangas, punkti nav, rebound nav, asist nav, ārprāts. Un tas viss pret Middletonu, kuram ir titula pieredze. Labi, tā ir Baks vaina, un tāpēc viņi apstāsies 2. kārtā. Vai varbūt pat 1. Jā, man apstājās 1. Tāpēc man ir Cavaliers pret Pacers. Otrā kārta. Un es prognozētu, ka tā būtu ļoti aizraujoša sērija. Satiktos tādas 2 salīdzinoši jaunas komandas, skrietu ātri, labi sektu, mestu daudz punktus. Bet šoreiz laikam jāsaka, ka uzticēšos 1. sīdam. 7 spēlēs Cavaliers brauks pretī Bostonai. Jā, jo Boston spēlēs pret Ņujorku. Un es nevaru iedomāties, ka ļoti līdzīgi kā pirms tam es teicu par Magiciem, man liekas, ka Celtics viņiem ir tik daudz labu spēlētāju, ka Ņujorka jau būs piekusus pret Pistonu un Celtic vienkārši pārbrauks pāri 4-1. Bez variantiem es vispār nedodu cerības Ņujorkai. Kaut kā 2 gadu pēc kārtas, Tauns ir it kā pievienojies, bet man gribās arī laikam cerēt par to, ka Porziņš iet pēc 2. titula, līdz ar to arī šajā sērijā Celtic uzvar. Niks ir laba komanda, bet Celtics ir Labāk. gandrīz neapstādinām komandu. Veseli gandrīz neapstādinām komandu. Un 6 spēles. 6 spēles Celtics. Niks spurosies pretī. Es domāju, ka Cats nospēlēs visu sēriju. Bet jā, Celtics Cavaliers konferences finālā. Jā, es domāju, ka Ņujorka varētu būt tāda neparocīga Bostonai. Tur ļoti labi aizsardzības spēlētāji. Bridges un Ananobijs, piemēram, Hārts. Bet pietrūks viņiem, kā Valters minēja, jo viņi būs noguruši mazliet. Ja viņi spēlēs visi bez pauzēm pie savu mīļā treneru Thibodeau. Kaut kur tas benzīns beigsies. Un Bostonu paņems uz meistarību. Es prognozēšu 4-2 Bostonai. Tad viss pieticīgi un bez tādiem bez trakām sērijām mums tā šobrīd. Jā. Es vismaz Austrumē konferencē neredzu tādu pelnušķītu stāstu. Manuprāt, būs tieši tik paredzams konferences fināls kā Cavaliers un Celtics, jo viņi ir bijuši
galvas tiec pārāk nekā visas pārējās komandas Austrijas konferencē šo sezonu. Man, piemēram, liekas, ka Jā. Ņujorka būs sīvākais pretinieks Bostonai šajā, nu, viņa pusē, visā konferencē. Uja, uja. Playoffs. Ū, Uja, uja. ū. Nu labi, līdz tam mēs vēl tiksim. Jāaiziet sākumā rietum. Oklahoma pret kas nu kuram? Nugget, Clipperi. Kas tur notiek, kas tur soļo tālāk? Dāvis Ats. Jā, man ir Nugget, Nikola Jokic būtībā viens pret Avengeriem, pret Thunder. Un man gribētos teikt, ka Jokic uzvarēs viens pats visu, un tad mēs viņu pasludināsim par gotu, un viss būs laimīgi par to serbu. Bet, laikam, Thunder uzvarēs 6 spēlēs. Šajā sērijā gan nepietiks tikai ar vienu vienīgu absolūtu uzbrukumu mašīnu, bet, un nepietiks ar pārējiem, nepietiks ar Porter Junior, nepietiks ar Murray, un OKC ir ļoti, ļoti laba komanda. Pagaidām, Bet Westbrooks tad tomēr neizglābs sēriju. Vezruks būs ok. Es nedomāju, ka viņš ir tik ok, kā kādreiz bija. Līdz ar to nē, neizglābs. jā. Nezinu. Nu, tad tev jaunība, ja tomēr jaunība pār pieredzi. Nu, vienkārši ja būtu jebkura cita komanda no Rietumu konferences pret Nuggets šajā brīdī, otrajā raundā es ņemtu Nuggets. Tā kā gandrīz nedomāju. Bet Thunder bija tik ļoti dominējoši regulārajā sezonā. Ar tik ļoti sabalansētu sastāvu. Un tik kustīgi, tik agresīvi, tik uz pat aizsardzību orientētu sastāvu, ka es neredzu īsti variants Nuggetiem. Jā, nu man īstenībā to jāpiekrīt. Man ir Clipperi un man ir 7 spēles. Bet Oklahoma Clipperiem teiks, ok, see you later. Jā, nu, jā, katrā ziņā man liekas, ka Oklahoma ir tiešām ļoti laba komanda. Viņi varbūt nav nobrieduši vēl līdz titulam, bet viņi ir nobrieduši tik līdz finālam vai līdz konferences finālam. Un katrā ziņā noteikti pārtiks otrajai kārtai, jo mazliet to plēsoņu basīt viņi vēl vairāk sataustīs pirmajā kārtā, uzcers to pārliecību uz Memphis, un tad jau tas akmens tiks ievelts. Un es domāju, ka Clipperi manā gadījumā ļoti labi turēsies pretī. Iespējams, ka pat viena spēle viņi nozags sākumā Oklahomai, bet es domāju, ka Oklahoma beigās ar savu dziļumu un ar savu nenormālo gribēšanu, jo viņi ir suņi un viņi izkodīs cauri. Ar to D. Jā, jā, jā. Visam dogs. Tagad tā. Man jautājums Dāvim, vai viņa sērijā Čēts Holmgrens izturēs to sēriju pret Nikolu Jokiču? Es domāju, izturēs. Jautājums, kādā viņš stāvoklī pēc tam būs. Bet, nezinu, viņš jau vienreiz saplīs šo zonu. Es nedomāju, ka viņš divreiz saplīsīs. Cik kā salīmē gan ok, viņi kopā. Jā, atbildi pieņemt. Bet, jā, par savu sēriju OKC un Clippers. Tad šis man beidzot būs tāds underdog stāsts. Es eju Clippers līnijā, turpiniet. Es saku, ka Clippers paņem 7, OKC. Pelnu šķīts stāsts, pirmais. Kā? Bet es uzskatu, ka, es tūlīt pastāstīšu to. Manuprāt, kad OKC varētu būt neparocīga Clippers aizsardzība, kur visi, varbūt izņemot Hārdenu, ir laba aizsardzības spēlētāja. Un beigās tad uz pieredzīti, ka vai Džeims Hārdens paņems uz sevi, ieliks metienus, apturēs šeit vēlmi doties uz sodu metienu līnijas, kur viņš ir dzīvojis visu sezonu. Un 7 spēlēs Clippers. Bet ar vienu lielu piebildu, ka vai ir vesels. Savādāk bez variantiem.
Jā, šeit ļoti, ļoti daudz sērijās īstenībā nospēlēs, vai vadošie spēlētāji saglabās veselību. Iedomājies pasauli, kad Nikola Jokic nākamajā spēlē satraumēs. Nu, taču nav iespējams, ka viņi pāriet pāri kliperiem. Vai arī, ka vai. Un tad atkal es pilnīgi dziedāšu otru dziesmu, tad es teikšu, ka Nuggets arī varbūt, ka pat var uzvarēt Oklahoma. Līdz ar to, nu, visās sērijās tas ir pieļaujams. Līdz ar to mums vienkārši pēc noklusējuma ir jādomā, ka otrs, kurš runā no mums, runā par situāciju, ka viss ir veseli. Jā, Un tālāk? varbūt ir kaut kas vēl piebilstams. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Lakers, Warriors. Man ir. Um, Satiekās tādas divi vecie draugi. Lebrons pret Golden State. Ikoniski mazliet. Bet mans gauts un visu citu cilvēku gauts iet tālāk. Šoreiz viņš, šoreiz viņš uzvarēs Golden State. Es kaut kā ticu, ka Lebrons un Luka kaut ko lielu izdarīs šajā sezonā. Nu, es teiktu, ka Tas, cik azartiski sešās runā, spēlēs. izklausās, ka viņi neko neuzvarēs. Mm, jā, Jā, nu tu var pats jau tic būt. tam, ko tu saki. Jā, Nē, izklausās, ka Lebrons. tu vispār tev Lebrons. nav nekādas ticības. Jā, jā. Nē, Lebrons viss nokārtos. Absolūti nepiekrīt. Labi. Kāpēc? Absolūti. Nu, man viņi jau ir izlidojuši pirmajā kārtā. Tāpēc. Jā. Es nezinu. Man ir vilcieni pret Golden State. Un es īstenībā skatos un es esmu ielicis, ka Golden State uzvarēs septiņās. Un es palikšu pie tā. Bet tur ir tik 50-50 manā gadījumā. Labi, ok, iedomājieties tādu pasauli, kad jums Lakers nav uzvarējuši Timberwolves. Nu, kurš uzvar to sēriju? Nu, met monētu Warriors. pa lielu. Es neticu Rūdiem Gobēram. Es teiktu, Nezinu, var jau Timberwolves. būt. Ko lūdzu? Rudijs Gobērs nav vienīgais spēlētājs tajā komandā. Es zinu, man viņš Jā. vienkārši ļoti nepatīk. Viņš ir labs. Trīskārtais defensive player of the year. Tas ir cits. Hall of Nē. Famers kādreiz būs Gusta. Es tev nopirkšu Vai- viņu kreku kādreiz. Labi, to varam, jā. Lai vai kā. Man ir Lai vai- laika. Saki. Turpin. Nē, es saku, lai vai kā, tā sērija būs šausmīgi interesanta. Un es domāju, ka līdzīgi kā tagad Nuggets ar Clipperiem, es domāju, ka arī Vilki pret Golden State būtu izcila sērija, kur jaunība un trakums satiekās pret pieredzi. Un, ok, labi, varbūt arī Grīna gadījumā trakumu, bet es domāju, ka tā būtu super sērija. Es to varbūt pat celtos skatītos, septīto spēli tāda būtu. Jaunība, talants, azarts. Ja? Jaunība, talants, azarts. Man ir Lakers pret Warriors, un Lakers uzvarēs 6 spēlēs. Luka Dončičs būs ļoti labs. Un, manuprāt, Warrioriem nepietiks degvielas, lai noslīd gan Luka Dončičs, gan Lebron James, gan Austin Reeves. Un pretī iemest gan daudz. Līdz ar to 6 spēles, un man konferences fināls ir Thunder pret Lakers. Jā. Thunder pret Lakers. Varbūt to arī uzreiz izējām. Mēs Vai varam iziet. braucam uz austrumiem? Mēs varam uzreiz iziet Thunder pret Lakers. Nu, ko tu saki par Thunder pret Lakers? Es negribu, lai Lebrons tiek vēl vienā finālā. Jo tad Viņš tāpat zaudēs. tādi duraki kā Gustavs, tad vēl vairāk teiks, ka viņš ir gauts. Vienkārši nevarēs paciest. Bet es domāju, Thunder 6 vai 7 spēlēs. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir nedaudz labāka komanda beigās. Viņiem ir labākais spēlētājs sērijā. Līdz ar to 6 vai 7 spēles Thunder. Jā, man ir krietni līdzīgi. Man ir vienīgi Golden State pretī.
Bet arī Golden State viņi teiks, ok, see you later. Jā, viens un tas pats joks divreiz. Bet, jā, nu es nezinu, es jau pirmie teicu, ka Oklahoma ir fināla cienīga komanda, un lai arī kāda pieredze un trakums būtu Golden State vai arī jūsu gadījumā Lakeriem, uh, es nezinu, man liekas, ka Oklahoma uzvarēs šo sēriju. Nu, labi, tad es par savu Losandželos derbiju parunāšu. Man ir Clippers pret Lakers. Jā, jā. Nu, šoreiz, lai man piedod mans visizcilākais spēlētājs, mans, jā, mans Lebrons. Bet viņš šoreiz piekāpsies. Un netiks finālā, diemžēl. Es ticu Clipperiem. Es ticu Kavai. Es ticu Hardenam. Viņi to ir pelnījuši. Vismaz līdz finālam tikt. Un, jā, Losandželos būs zila 6 spēlēs. Tikko Clippers novada līdz finālam kaut kādā veidā. Jā, veci. Vai viss Es ir? ticu. Es ticu. Nē, es arī ticu, bet nu, jā. Nu, ja tik tālu, ka vai būs vesels, tad mēs citā pasaulītē dzīvojam, bet es ticu, ka viņš beidzot būs savedis sev kārtībā, savu veselību. Un, ja mēs skatāmies uz veseliem sastāviem, veseliem cilvēkiem, tad es ticu, ka viņi var tikt līdz finālam. Kā? Es piekrītu. Es savā ziņā redzu tādu pasauli, ka Clippers tiek finālā. Jo mēs Oklahomu nevaram nekādā veidā vēl novērtēt tik augstu. Jo tas, ka viņiem bija tik daudz uzvaras regulārajā sezonā, tas neko nenozīmē. Playoffs viss sāk no nulles. Un, ja Clipperi pārvar Oklahomu, tad kāpēc lai viņus neuztvertu par reāliem pretendentiem uz titulu? Es tikai saku, Viņiem pirmkārt jāpārvar Denver, arī fakts. Arī otrkārt viņi taisnība. nepārvarēs Thunder. Jā, piekrīt. Bet tas var notikt. Uz otru pusi, tad man ir Cleveland par Bostonu, pirmais sīds pret otro sīdu. Man arī. Un Jā, arī. es kaut kā redzu, ka Bostona pāries viegli pāri viņiem. Tā kā es minēju, ka Ņujorka būs bijusi beigās visgrūtākais pretinieks Bostonai. Kaut kā liekas, ka Bostona ar savu pieredzi, ar savu pagājušā gada pieredzi pārbrauks pāri Clevelandai mazliet. Mazliet pārdegs. Cleveland būs gaismas par spožu, kā teica Džarats Alans pāris gadus iepriekš plēfos. Tāpēc es teikšu 4-1, jā, un Kristaps soļo pakaļ otrajam gradzenam. Cik Celtics spēlētājiem jābūt notraumētiem, lai Cleveland uzvarētu sēriju? Vismaz, es teiktu, ka vismaz 2 no starta piecinieku. Nu, Mm. un svarīgiem, nu, es nezinu, laikam Browns un KP būtu pietiekami, lai es mainītu savas domas. Nu, tur viss 5 ir rītīgi svarīgi. Nu, jā, es Tur, nevaru man liekas, izvēlēties, bet es pieminēju jā. vienkārši divus, kas varētu notraumēties. Ok, ok. Labi, versija. Labi. Es domāju, ka šis būs karš. Šī būs smagākā sērija abām komandām, kas ir bijusi plēfos. Es domāju, ka būs 7 spēļu thrillers. Un es domāju, ka Celtics uzvarēs. Bet Kaulieši būs diezgan labi pastrādājuši. Jo Celtics nevar, ja viņi būs veseli, kā jūs teicāt, cik viņiem spēlētājiem jāizkrīt, lai es teiktu, ka Cleveland uzvarēs. KP, ar KP pat var nepietikt. Viņi pagājušajā gadā bez KP uzvarēja čempionu titulu. Līdz ar to es domāju, ka Celtics
soļos, ka viņi maijā vai jūnijā, vai kad ir NBA fināli, viņi būs tajā pašā vietā, kur bija pagājušajā gadā. Būs tās pašas preses konferences, kas bija pagājušajā gadā. Teitums atkal kaut ko kriņš izdarīs, par ko viņu apsmies visu nākošo sezonu. Un nekas nemainīsies. Un viņi cels to titulu augšā. Un KP būs čempions. Un viņš neatbrauks Eiropas basketu. Un Latvija zaudēs. Un Latvija paliks piektā. Un nekas nemainīsies. Super. Runājot par lietām, neskaidrām uz priekšu, jā. Es vēl esmu joprojām konferences finālā. Man ir joprojām Celtics, Cleveland. Un es īstenībā daudz neko neteikšu. Es jums piekrītu, Celtic uzvarēs. Tā nebūs viegla sērija. Būs 6 spēles. Un, jāatcerās, ka pagājušajā gadā, principā, Celtic nospēlēja 4 starteriem, 4 zvaigznēm, visu playoff. Un ja viņi pat tādu diezgan pārliecinoši uzvarēja, finālā gan ok, arī bija ļoti, ļoti patārga pretī, tur bija ļoti notraumēti spēlētāji, bet ja viņi tādu varēja tikt līdz finālam un tur uzvarēt, tad es domāju, ka arī šeit viņi tiks līdz finālam. Un ļoti cerams, ka viss būs veseli, ļoti cerams, ka Porziņš būs vesels. Un fināls. Mēs varam pirms tam apskatīt, kas būs konferenču MVP. Jo tāda arī jauna balva ir ieviesta. Pareizi. Nu. Nu, es tad minēšu savā pusē, Clippers pusē. Es teikšu, ka James Hardens ievadīs savu komandu finālā. Būs varonis. Un, un otrā pusē, lai iet teitums. Lai iet teitums. Es teikšu teitums. Un šeit. Bez Garlaicīgi. pārsteiguma. Jā, Garlaicīgi. diezgan garlaicīgi. Bet par šā jūs piekrītat, tur jau nav kam citam iedot. Ja viņi spēlēs labi, tad palielam tas būs viņa dēļ. Un, bet, zini, es neteikšu teitums. Es arī neteikšu Browns. Ļoti gribētu, ka ir portiņš, bet Vaits. Ja Vaits tā spēlēs, viņi Cleveland var uz kaut ko atdot, un ja viņi uz kaut ko atdos, tas varētu būt Vaits, un Vaits varētu noplosīties. Es īstenībā pat gribu, lai viņš noplosās. Varbūt tas ir vairāk iemesls. Un finālā Celtic pret Oklahoma. Tas ir mans fināls. Man tas liekas fantastisks fināls. Tas ir arī mans fināls. Mans liekas, Tas ir fantastisks fināls. Tas būs mūsu fināls. Un jā, un Celtic uzvarēs. Un Celtic uzvarēs 6. Un viņi uzvarēs Bostonā. Uz vietas. Fani Porziņš atkal ar Latvijas karogu. Un fināla MVP būs šoreiz gan teitums. Un būs kaut kas klišejs, kas no viņa mutes atkal. Yep. Man liekas, diezgan forši. Porziņam back to back. Un varēs iet pēc trīpīt. Jā, es piekritīšu tev. Viņi gan jau, ka 6 spēlēs. Gan jau teikums beidzot uzvarēs to titulu. Un, jā, es nevaru sagaidīt to cringe-ās preses konferenci pēc titula izcīnīšanas, kur viņš būs iepriekš noskatījies kaut kādu YouTube interviju vai vecu klipu un vienkārši atkārtos vārdus vārdā visu. Bet, jā, KP potenciāli 2-kārtais pasaules basketbola čempions klubu līmenī. Un cerams, ka atbrauks. Viņš beigās uz Eiropas basketu. Mums te vajag, Krista, lūdzu, nepievili mūs. Mums tev ļoti vajag. Labi, es pastāstīšu par savu Clippers sēriju. Jā. Pastāst par savu Kā utopiju. es domāju, ko es izdomāšu. Bet nē, šoreiz es nosēdīšos uz Vēl šīs stāsts turpinās? Nē, šoreiz beidzās viņš. Nākamais gads būs Clipper gads. Boston ceļ titulu. Diez vai. Domāju, tāpat kā jūs. Kāda pamata? Diez vai nākamais būs. Nu, jā, Ja, varbūt. ja viņi kaut kad uzvar, tad tas ir šogad, ja viņi var pārvarēt. Nākamais pirmajā kārtā. Nu, jā, varbūt, jo Kavai tie ceļi paliek ar katru gadu ar vien sliktāki.
Viņam ceļiem ir 55 gadi apmēram. Bet jā, es saku, ka KP būs X faktors sērijā. Un viņš būs MVP. Skaļi vārdi. Bet, Kristap, mums te vajag braukt uz Eurobasketu, lūdzu. Nu, šī bija mūsu prognoze, mūsu pirmā sērija. Jau redzēsim, kā mums ies tālāk. Uh, es, Leģendārās es, frāzes par, nu. es turēšu īkšķi par kliperiem. Paldies, Ceru, ka Dāvi. piepildīsies. Jā. Kā vajag, Paldies. Lenards. Es arī klusībā cerīšu par klipariem. Leģendāro frāzi pirmajā raidījumā varbūt tās par nospiediet laiku un tā tālāk vēl nē. To paspēsim visu saprast. Katrā ziņā lūdzu nesitiet mūs, šī ir mūsu pirmā sērija, mēs vēl sākam saprast, kas kā notiek. Un tad jau droši vien, ka tiekamies nākamajās sērijās. Čau! Atā. Čau!